2022. gada 24. februārī pamodāmies ar apziņu, kā iepriekš vairs nebūs nekad. Agrā februāra rītā Krievija raidīja savas raķetes uz Ukrainu, un Kremļa vadonis Putins paziņoja par kara sākumu, lai arī vēlējās to slēpt zem citiem nepatiesiem apzīmējumiem. Šodien mēģināsim noskaidrot, cik aktīvi Latgales iedzīvotāji seko līdz ziņām no Ukrainas, kā arī ieklausīsimies cilvēku stāstā, kā katrs no mums var palīdzēt Ukrainai tuvoties taisnīgai uzvarai. Bez tā taču nekā, vai ne? Rīti sākās 900 sekundes ar to, kas notiek. Aktīvi, ļoti aktīvi. Katru dienu, var teikt. Skatot ziņas un visu. Caur internetu, jā, kas ir tajā. Jums ir svarīgi zināt, kas jā, obligāti. Pat ja negribi sekot, vienmēr tev kaut kur internetā tas izlaidīs un tu to redzi. Tāpēc negribi, tu to redzi. Un sanāk visu zināt. Viss aizsākās no pirmās dienas kara, jo ar Ukrainu ir diezgan ciešas saites. Mana sieva ir pusukrainiete, viņas tētis ir ukrainis. Viņš tagad dzīvo no pirmās dienas, diemžēl, okupācijā. Par karu uzzinājām pirmajā iebrukuma dienā uzreiz un centāmies just līdzi un mēģināt kaut kādā veidā palīdzēt, to izdzīvot, pārdzīvot, tā teikt, jā. Tā palīdzība no pirmās dienas gāja. Ziedojām, skatījāmies kaut kādus fondus, palīdzības konvojus, vairāk ziedojām, tā teiksim, naudu, jā. Kamēr satikām Reizeknē ukraiņu ģimeni, reālu ģimeni, kuru dēli karo, jā. Viņiem divi dēli, kas ir frontē no pirmās dienas. Un tad sākās tā aktīvākā fāze, kad reāli darbi, reāli materiāli, reālas lietas, sākām vākt, sūtīt konvojus, un tātad tas viss aizgāja. Bet palīdzība principā sākās no pirmās kara dienas. Ir informācija, ka būs, piemēram, brauks konvojs tur pēc nedēļas, pēc kaut kāda perioda. Tad es sarosos, es mēģinu kaut kādu savākt palīdzības paketes, kaut kādas lietas, ko sakraut tajās mašīnās, lai viņas nebrauc tukšas. Tās vajadzības ir mainīgas principā, jā, sezonāli. Pagājuši gadu mēs ziemā diezgan nopietni ņēmāmies ar tām ierakumu svecēm, jā. Un atnāk informācija no frontes principā, ka ierakumu sveces ir diezgan daudz šobrīd, ir sakrājušās, ka tas nav vajadzīgs, pārsvarā, jā. Sausā pārtika, tas iet vienmēr, viņa vajadzīga, jo karavīriem jāiet ir. Visi tie kaut kādi maisījumi, sausie, ātrā pagatavošanas ēdieni iet, jā. Ir specifiskas lietas ar tiem pat ukraiņu ģimenēm, bet dēli viņi mums nodot informāciju tieši, kas vajadzīgs šobrīd, piemēram, jā. Viņi ir uzbrukumā vai viņi ir aizsardzībā, tātad viņam jārok ierakumi. Un atnāk vienkārši saka, mums nevajag ne sveces, mums nevajag zeķis, vienkārši parastās lāpstas, bet kvalitatīvas lāpstas, jā. Tad man bija ziņa no Ukrainas, ka vajadzīgi vienkārši knaiblis un norobežojuma lentas, jo mēs uznācām uz sapieru vienību, kuram tas bija ļoti aktuāls. Man ir cilvēki, ka pārmet kaut kā paprasa, priekš kam tas tev vajadzīgs vēl, tad tu tur zini, kas tur notiek, mēs neviens nezinām, jā, viņa tur palīdzība, tā vajadzīga, tā politika. Es vienmēr saku tā, ka noliekat sevi viņu vietā. Viss. Noliekat sevi viņu vietā. Ja jums būtu sāpīgi, ja jums būtu tādas problēmas kā Ukraiņiem, kā jūs justos, ja no jums atgrieztos pasaulē? Jums būtu labi, jūs justos komfortabli, ja jūs sistu, ja jūs varotu, ja jūs mocītu. Un cilvēki kaut kādā Vācijā vai Amerikā pateiktu, tā Latvijā kaut kur tālu, mums vienalga. Mēs bijām Ļvivā, apmeklējām to Marsa kapa vietu, kas saucas Marsova poļa, jā. No, tur vispār ārprāts. Mēs redzējām jaunas sievietes, kuras pie kapa uz ceļgaliem stāva apkopa raut, un viņas tētis, mamma vai kaut kāds paziņa, mēs negājām tik tuvu, jo sirds plēšas pušu. Viņi iet prom, bet viņi atkal atgriežas. Nedrīkst būt vienaldzīgiem, es uzskatu, ka
tas ir galvenais.